ar godu cieņu. Abiem pirmajiem lībiešu biskupiem nebija veicies. 1199. gadā Brēmenes arhibiskups iecēla trešo biskupu, savu radinieku Albertu. Alberts bija neatlaidīgs, gudrs un godkārīgs, un viņa plāni bija lieli. Izmantojot un kūdot baltu tautiņas citu pret citu, biskups nemitīgi palielināja savu ietekmi. Un tā kā pirmā vācu nometne Ikšķelē bija par tālu zemes vidienē, un zemgaļu un lībieši varēja vāciem aiz muguras nogriezt Daugavas ceļu, tad Alberts nolēma pārvietot savu nometni tuvāk pie jūras. Lai to izdarītu, Alberts kopā ar saviem krusta karotējiem izdomāja viltīgu plānu. Dzīvu laikā sagūstīs lībiešu vecākos un paņēmis to bērnus par ķīlniekiem, biskups tādā veidā saņēma piekrišanu nocietināts apmetnes celtniecībai. Lībiešu ciemā pie Rīziņas upes ietekas Daugavā. 1201. gadu, kad Alberts ielika apmetnes pirmo pamatakmeni, arī pieņems uzskatīt par Rīgas dibināšanas gadu. Dodamies, varenais Alberts! Mans padotais Johan, spriežot pēc ūdens krāsas un gultnes dibena, bijis jābūt Rīgai. Tieši tā, mīļotais. Sekosim, kur bāka spīd. Vai tu jau to redzi? Vēl nē. Vēl nē? Lauk, lūk, reku viņi tur ir, augšā, redzi? Jā, brauksim uz tur, kur gaisma spīd. Tā laikam tā lībiešu zeme ir tālā. Mani padotie krustneši, es redzu krastu. Šeit mēs varētu uzcelt jaunu pilsētu. Tikai mums vajag dabūt karti. Guten Morgen, neticīgie. Olafīn. Jā, mīļais. Es dzirdēju, tev ir jaunumi priekš manīm. Jā, un tie ir ļoti svarīgi. Es šeit iepazinu kādu jaunieti. Viņš tev var dot ko ļoti svarīgu. Zigfrīd! Jau nāku. Ak, bīskap, es klanos tavā priekšā, ņem karti un tavs ceļš vedīs pie neticīgajiem. Zigfrīd, pagaidi! Jā. Kāpēc tam ticīgajiem iedevi ne to karti? Ui, es laikam sajaucu kaut ko, bet nekas, lai tas neģēlis svētais dabon uz nāves takas uzkāpt. Pareizi. Drīz jābūt kaut kur klajākai vietai, kur mēs varētu sākt būvēt savu pilsētu. Dosimies uz priekšu. Un re, kur arī pirmie cilvēki? Kādi cilvēki, jau svētītais bīskap, mēs tev tālāk nelaidīsim. Jo mēs esam līgi un aizsargāsim šo zemi, neļausim tev to apgānīt. Mēs esam pagāni un paliksim. Tad jūs mums neatdosiet savu zemi bez spēka? Nē, mēs labāk kritīsim nekā to dosim. Tad mēs to darīsim, ņemsim. Ķeramies pie ieročiem! Vigēm! Jēzu, tas par tevi! Pēdējais tas neticīgais uzbrukam viņam. Būs pēdējais vienalga. Bīskap nāc šurp, varbūt no viņu uzzināsim liederīgu informāciju. Nu, neticīgais, vai redzēji, kāds mūsu spēks? Tagad izstāsti visu par šo zemi. Vai arī mēs tevi nogalināsim? Jā, tagad es saprotu. Es tagad nožēloju. Šodien būs lielas dzīres, un mani tautieši līksmos. Tad arī jūs varat uzbrukt. Nogali viņu. Šodien uzbruksim līviem, atņemsim viņu zemes un valdīsim pār visu pasauli. Sagūstam šos lībiešus uzbrukumā. Igēm! Stūka manējā! Mums saņem lībiet! Mirti maita! Visi sagūstīti! Albert! Jā! Neticīgie, tagad mēs jūs kristīsim. Tu pirmais nāc uz priekšu. Vai kristīsies? Jā, es to vienmēr sen esmu gaidījis. Tad Nodevējs! Tu kristīsies? Jā. Tad ej kristīties. Nodevējs! Nākošais. Kristīsies? Jā. Nodevējs! Kristīsies? Jā. Nodevējs!
Kristīsies? Jā. Kristīsies? Nodevējs! Ne mūžam, bet šoreiz jā un labprāt jūsu kungs. Un tu kristīsies? Nē, ne par ko! Tad tu negātiek uz vietu solidāt. Es tevi ievedīšu būdā! Džon, šoreiz es tev atstāšu. Un tad tu kristīsies? Nē! Tad skrien iekšā mājā. Vīzdeguni! Gurķa galva! Īri nosilniet šo cievu. Jā, Atzīdiet viņu dievu zemu. tiksim darīt. Nodzinās, tagad arī jūs mirsiet. Allah akbar! Sirds man droša, jo tangas tavs draugs. Akvarenais bīskapa pagānu mājas ir nodedzināts un viņi nogalināti. Ļoti labi. Šeit būs pirmais pamats mūsu jaunajai pilsētai. Lielisks plāns, mīļais. Par to es likšu Olafam nogalināt šo cūciņu. Būs cepetis. Būs svētki. Rīga, tā sauc šo pilsētu. Mīļais, tu to esi paveicis. Ne jau es vienīgais to paveicu, mēs visu to izdarījām. Sveicināts tautieti. Draugi, jūs visi esat paveikuši lielisku darbu, tagad līksmosim. Oho! Cūka šniceli! Vazā! Vīnu! Šnabi! Šņabi galdā! Stiprot ziru! Ka pagānu celtnes ir nojaukts un viņi nogalināti. Ļoti labi, šeit arī taisīsim jauno pilsētu. Zigfrīd, par vienu šo lielisko mūsu pilsētu nokāja mums šo luksīti. Tev jau nevajag jāprot cūku. Mani padotie kristni. Mani padotie krustneši. Es redzu. Guten Morgen, Menschen. Nāk, man mīļā, pasūkām. Menschen, cik nepatīgie. Kā tev vispār sauc, Matīs, vienkārši to pateikt? Mani? Es dzirdēju, ka tevi kāds ir.